Это один раз у нас была свобода. Daudz maz.
Tas draugs netika. Viņš jau tev bija liels draugs. Jā, es nezinu. Doma ir, bet viņš tagad psiho, protams. Tāpat labs psiho un alkoholu. Jau problēma sāks galīgi no. Pielūdāšana. Jā, kā speciāli. Nu, varbūt vēl šajā vīdā. Vai vakar neuznāk? O, vakar. Vakar bija tā, ka šodien šodien Bija tik saka tomēr. Jā, vakar sekot, kā no lošanas. Vakar iet pēc tam pēc minūtēm 10-15. Kā uznāk. Nu, vismaz vēl lielā krūsa nebija tā, ka bērnu galvā. Mēs faktiski vēl esam. Jā, tagad. Un ne tikai mēs visu ejam. Es pat skolai nepauzēju. Uztais pagad pat. Jā, pēc nebūs un... Marētas skola. Kas sevi? Tu zini, ko es esmu izlaicis? Viņš sajauc visus kārtus tad. Jā, sajauc. Un Stalins bija 9. mājā ļoti drūgi, un mums, ka pat parādē nepiedalījās. Nē, nu, šitās to nezinu. Izēt caur tev sturmē. To sāja un tur tik ūdens. Jā, tur jāpaklikšana. Jā. 머리 얼굴이 안 맞아.
Нет, видишь, о, нет, 430 даже. А это заразно может быть. Ну, я же сказал. Pieci, viņi vismaz varētu atnākt, nelaist garām iespēju. Atzīmējuši dienu, kad atbrīvojamies no sarkanā mēra, un šī varētu būt pat pēdējā iespēja, kad mūs atbrīvoja Trešā Reiha armija, jo vairāk neviena armija mūs neatbrīvos no cionistu bandām. Šī bija vienīgā reize, kur mums jāatcerās. Šitā reize 76. gada diena, kur atzīmējam, kad mūs atbrīvo latviešus no sarkanā mēra, bet vairāk tādas atbrīvošanas ne no kādām valstīm un armijām nesanāca. Paldies visiem! Paldies visiem, kas piedalījās šī gājienā svētajā. Paldies! Paldies jums par organizāciju. Katru gadu. Pulcēšanās 6. jūlijā pie Baltiem krustiem 5. pēcpusdienā. Es arī pateikšu pāris vārdus. 91. gada toreiz šeit, šajā vietā, rīdzinieki, visa latviešu tauta, visi patrioti pastiet roku Vācijas Wehrmachta atbrīvotāji. Viņi atbrīvoja mūsu Latviju toreiz no super genocīda, no PSRS puses. Ja nebūtu ienākuši vācieši, mūsu Latvija būtu pilna ar asinīm un pārējie būtu visi Sibīrija. Jo PSRS noziedzīgā ļaunuma imperija ir vairāk kā 100 reizes ļaunāk par hitleriešiem. PSRS ļaunuma imperija tik daudz izdarīja ļaunuma, tik daudz bija, tik liels ļaundaris, ka tos ļaunos darbus
nav vietas kosmosa, kur salikt. Iedomājies, cik viņi bija ļaunie un cik viņi zvērīgi taisi savu genocīdu. Kāpēc bija? Joprojām ir. Jā, un arī tagad turpinās, jo Krievija nav nekāda jauna valsts, tā ir otra PSRS valsts, ļaunuma impērija 2. Mēs to labi redzam, kas notiek Ukraina. Mēs labi atceramies, kas notika Gruzija, kad iebruka ar spēku Krievijas armija. Mēs atceramies Moldovu, kad arī Krievijas armija uzbruka mazai tautai. Neviens šos atbrīvotais nav saucis. Mēs gribam viņiem pajautāt, pasakiet lūdzu, kas jums ir pateicis, ka jūs esat osvobodīteli hrenovi? Nu kā? Politruk? Nu kā, Stalin pateica? Atvainojiet, tas ir tīša glupa propaganda. Tas ir debilisms. Viņi bija īstie bandīti, militāri, politiska komunistiska organizācija ar nosaukumu Padomju armija. Viņi pastrādāja zvērības pret Eiropas tautam, gan arī pret savu tautu. Iedomājies, vai ne, ka līdz 1. aprīlim 1945. gadam, PSRS armija šāva no savus virsniekus par to, ka viņi nepietiekami ātri virzījas priekšu. Nu, kura armija vai kura valstī vēsture šitāda bija paranoja. Tiešām tie bija zvēri, kuri slepkava gan savējo tautu, gan arī svešas tautas. Un tomēr jāsaka, ka vēsture ir vēsture, tā kā 41. gada latviešu tauta svinēja un apsveica vāciešus atbrīvotājus. Tam arī mēs, es domāju, ka jūs visi man piebiedrosieties tajā domā, ka mēs arī gribam pateikt paldies Vācu armiju, ka viņi atbrīvoja no PSRS genocīda un paglabā vairākus tūkstošus. Kad ienāca vācieši, uzreiz bija brīva kultūra, Jāņu svētki, baznīca bija brīva, nacionāla kultūra, nekur nekāda apspiešana. Tā liela mēroga, īstenībā ebrejas, ja? Kad atnāca PSRS, tad vairāki 10 000 gāja boja gan Sibirijā, gan lāgeros, gan NKVD cietumā. Nu, tomēr saka, lai nekad neatkārtojas PSRS genocīds un nevienam Latviju nedosim. Nē. Bet pagaidi, es runāju. Un vēl šo gadadienu atzīmē, arī 1. gadadienu atzīmē šitādā pašā gājienā arī Wehrmacht armija. 42. gada 1. jūlijā. Viņu fotogrāfijas ir muzejā. Var apskatīties, kurš vēlas. Bet pāris pateikt, te kungs uzdeva jautājumu, kas ir darām šajā sakarā, lai tas neatkārtotos. Būtībā jau neatkārtojās. Genocīds faktiski, ja tā runāja, viņš turpinās, jā. Tie, kas pie varas pašlaik tie pārkrāslojušies. Var minēt piemēru, ka pagājušā gada 11. novembra pasākumu mēs gribējām Latviešu dienu, jā, vēl domājām rīkot lāpu gājienu no okupācijas muzejā uz Pārdaugavas monstru, savā laikā spridzinājām, jā. Faktiski mums uzlika veto, liegumu. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tas saistīts ar valsts noslēpumu. Un tagad es jums pateikšu, kāds ir valsts noslēpums. Es neesmu parakstījies, un mierīgi var pateikt, ja? Drošībnieki vienkārši paziņoja, ka ko par to teiks Krievija. Nu kā viņi uz to raudzīsies? Cik ilgi mēs skatīsimies uz to, ko mums kāds teiks? Brisele, Amerika vai visi pārējie. Mums nav vajadzīgi ne jēņķi, ne krievi, neviens. Jo būtībā arī algotņi, viņi savu pienākumu neizpildīs. Izpildīsim mēs. Un mūsu sabiedrotie, kuri citās tautās attiecīgi, Eiropas tautās, jā, pat Krievijā. Pat Krievijā ir Krievu tautas daļa, kas faktiski, nu, ja tā skatāmies, tad faktiski Krievu tauta visvairāk ir nobojušies un cietusi. Man tās ir Krievs, jā, man tur nav ko slēpt. Man pietiekami daudz ir informācijas, es kontaktēju ar Krievu cilvēkiem, jā. Kas tad Krievijai notiek? Tad tur ir teātris. Tur vienkārši citi cilvēki, kas vēlas kļūt par prezidentiem, viņiem tāda iespēja vienkārši liekta. Tāpat kā mums. Šī partijas sistēma, kas tagad tika izveidota, jā, tā nav nekāda demokrātija, tā ir kaut kāda parodija, jā. Nu, mums vienkārši cenšas uztaisīt, nu, pasaules mērogā tiek veikt attiecīgi korporatīvo valstu izveide, jā. PSRS bija jau modelis, viens no modeļiem korporatīvo valstu izveidē, jā. Tas ir viss sajaucās kopā, viss notiekās. Mums nevajag jaukties kopā.
Tauta ir skaista tad, kad viņi savas nacionālās bagātības, krievam krievu, žīdam žīdu, latvietim latviešu, jā, nevajag maisīties kopā, ar to mēs esam skaisti. Neviens mūs neaizsargās, neaizstāvēs. Skumjākais tas, ka faktiski tagad notiek, ja tā skatāmies, mēs esam faktiski latviešu kangaru jūgā. Jā, atklāti. No kā prasīt? Nav no kā prasīt. Jā, ar savām rokām iznīcina tautu. Un tieši gribētu atgādināt, ka savulaik patriots tā saucamais Pirks, kad bija pie teikšanas, viņš vienmēr atrada visādus iemeslus, lai aizliegtu 1. jūlijā pasākumu. Un ja mēs varējām te atnākt, tad tikai neoficiāli. Bet tagad, labi, mums tas Ušakovs ir, viņš pēc statusa okupants, bet viņš mums atļauj pulcēties. Lūk, policija mums aizstāv. Viņš atļauj tāpēc, ka nevar aizliegt. Nevar, bet Pirks mēģināja. Pirks Bija tev centās. taisnība. Lūk, Īstais nacionālās Nav ko attaisnot apvienības. Ušakovu. Neies numurs cauri, nav ko attaisnot. es viņu netaisnoju. Bet es tikai saku, ka Nav ko pieminēt pozitīvajā Tāpēc skatījumā. atkārtoši te faktiski daudz informēt par to. Jā, darbojās būtībā tautas kustība. Tautas labklājībā, jā. Bet lieta tāda cilvēki. Šoreiz mēs nevarējām piedalīties. Cik tas būtu vispār liederīgi, jā, pašvaldībās jā, lielajās skatīsimies. Tas atkarīgs no tā kontingenta, cik piepulcēsies speciāli tiešām cilvēki, kas vēlas iet politikā, jā. Skatīsimies. Nekad neskatieties uz mazumu. 2, 3, kā man pilnotās teica, 3 tā ir banda. 3 tas ir daudz. Ticiet man, 1. jūlijā piemiņas pasmā piedalīsies. Vismaz, ja runā par pērkumkrustiešiem, kaut vai viens, kaut vai pēdējais, bet viņš te atnāks. Andersons noteikti būs. Viss. Labi, tā kā šodien, mums jau nav sēru diena šodien, mums ir svētku diena. Jā, nevajag sēru dienas, mums ir šitā te. 4. mēs Jā, tās ir mūsu svinības. Bija viena diena, kad mums bija teikšana, jā. Jā. Mēs brīvjūtam. Starp citu, ja godīgi, ka latvieši neuzdrošinātos attiecīgi veikt cīņu pret bolševismu, ja vācieši nebūtu sākuši karim. Protams, ne jau tāpēc Friči uzsāka karu, jā. Bet vajadzēja izmantot, ļoti pareizi. Mēs šāvām viņam mugurā tiem, kas mugurā. Jā, pilnīgi pareizi. Kur Lapinska?